Esiet sveicināti multividus žurnāla Nākotnes parks kārtējā sērijā. Pirms neilga laika Nākotnes parkam bija unikāla iespēja paviesoties kādā grandiozā pasākumā LG Cinema 3D televizoru prezentācijā, kas norisinājās Parīzē, lielajā krāšņajā Grand Palace pilī, kurā bija sapulcējušies vairāk kā 1500 ar viesiem no visas Eiropas. Es gan gribētu teikt, ka vislielākais uzsvars šajā pasākumā tika likts nevis uz pašiem televizoriem, bet gan uz LG jaunizvēlēto 3D attēlu tehnoloģiju. Tas nozīmē, ka turpmāk telpisko attēlu baudīšanai mums būs jāizmanto nevis smagās aktīvās lēģu brilles, bet gan šādas te supervieglas, pavisam lētas un ļoti ērtas pasīvās brilles. Turpmāk visus LG 3D ekrānus mēs varēsim uzlūkot ar šādām te pasīvajām brillēm. Nekādas attēlu mirgošanas, nekādas bateriju uzlādēšanas un nekādas bargas naudas izdošanas par šādām brillēm. Bet par visu pēc kārtas Nākotnes parkā. Nenoliedzami, LG mums visiem deva iespēju iepazīties arī ar pavasarīgo un šarmanto Parīzi. Tomēr 21. aprīļa galvenais notikums bija Eiropas līmeņa jaunās paaudzes LG Cinema 3D tehnoloģijas prezentācija. Žurnālistu preses tūre sākās ar preses konferenci, kurā katram klātesošajam tika piešķirts pasaulē labi zināmā briļu dizainera francūža Alaina Miklī veidotās pasīvās 3D brilles, kas, kā izrādās, vēlāk patiešām lieti noderēja. Žurnālistiem par patīkamu pārsteigumu mēs netikām apbērti ar neskaitāmām PR frāzēm par to, cik jauni LG televizori ir skaisti un moderni. Gluži pretēji, viss notika patīkami un lakoniski. Iepazīstieties, šī ir mūsu jaunā 3D attēlu tehnoloģija, kuru varēsiet tūliņ pat izbaudīt. Lieciet uz acīm jaunās brilles un skatieties video. Visu cieņu šādai organizatoru pieejai. Pēc oficiālās uzrunas žurnālisti jau devās demo zālē, kur varēja jau konkrēti apskatīt un izpētīt, kādas tad ir jaunās 3D attēlu tehnoloģijas un pasīvo briļu priekšrocības. Mums personīgi nav problēma uzlūkot 3D kino arī ar šobrīd populārajām aktīvo slēdžu brillēm. Taču noliekt nevaram, ka lielāka vai mazāka briļu mirgošana tomēr ir jūtama. Un ir cilvēki, kas šo mirgošanu nespēja panest, kam no tās sāp galva un paliek slikti ap dušu. Tāpēc mēs šīs pasīvās 3D brilles tiešām varam atzīt par fiziski patīkamākām. Papildus vērtības vēl dāvā tas, ka šādas brilles sver 11 gramus, jo tajās nav iestrādāta absolūti nekāda elektronika. Līdz ar to arī nav nepieciešama briļu bateriju uzlāde. Kad gribi, tad lieto. Vēl patīkami, ka pasīvās brilles rāda gaišāku bildi, un tās var izmantot arī turot galvu slīpā leņķī. Piekritīsiet, ka mājās pie TV jūs taču nesēžat kā skolas solā, un ka mēdzat kādu filmu skatīties arī atgulušies dīvainā. Ar šīm pasīvajām acenēm tā nav problēma. Un starp citu, arī skata leņķis šīm LG brillēm ir 176 grādu platumā, kas ļauj pie televizora pulcēt visai plašu skatītāju loku. Taču mūsuprāt pats labākais pluss ir šo brīļu salīdzinoši niecīgā cena pāris dolāru apmērā, kas attiecīgi ļauj bez problēmām ar tām apgādāt visu ģimeni. Aktīvās brilles maksā aptuveni 50 latus gabalā, un televizoru komplektā labākajā gadījumā būs divas šīs dārgās brilles. Vēl demo telpā žurnālisti varēja iepazīties arī ar citām jauno televizoru funkcijām, no kurām izcelt varētu maģisko TV pulti. To vicinot gaisā, mēs varam uz ekrāna kustināt kursoru, ar kura palīdzību tad jau iespējams plašāk izvērsties smalkajās TV funkcijās, sākot no interneta pārlūka, beidzot ar YouTube un spēlītēm. Taču šīs žurnālistu tūres galvenais pasākums bija gaidāms pašā vakarā, kur iekš grandiozās Grand Palace pils ar Eiropā lielāko stikla jumtu bija sapulcējušies vairāk kā 1500 ar viesiem. To skaitā arī kinoindustrijas slavenības aktrises Sofija Marceau un Izabela Giordano, kā arī kinorežisors Claude Lelouch. Saviesīgās sarunas visa vakara garumā pavadīja Latīņamerikas mūzikas ritmi un mākslinieku priekšnesumi, jo vakar izskaņā klātesošajiem bija iespēja ar uzdāvinātajām 3D brillēm noskatīties jauno 3-dimensiju formātu animāciju filmu Rio. Uzreiz pēc pasākuma Ginesa pasaules rekordu grāmatā tika reģistrēti 2 šajā vakarā uzstādītie jaunie rekordi. Visu laiku lielākā auditorija, kas noskatījusies 3-dimensiju formātu filmu, un pasaulē lielākais 3-dimensiju kino ekrāns. Varam teikt godīgi, ka filmas viducī patiesībā jau ir aizmirsies, ka skatāmies īpašu 3D filmu. Vieglās brilles uz acīm īsti nejūt, bilde ir gaiša, absolūti nemirgojoša un smadzenēm bez īpašām problēmām uztverama. Līdz ar to atliek vien secināt, ka atkal jau esam par soli pietuvojušies vispārējai TV attēlu telpiskuma ērai.
Atliek vien uzgaidīt, kad 3D satura apjoms kļūs vēl plašāks un paši 3D televizori cenā vēl pieejamāki. Un tad jau mums īsti vairs nebūs iemeslu neļauties šai papildu emociju dimensijai, ko mums var dāvāt telpiskais video. Nākotnes parks saka paldies LG Electronics par iespēju kopā ar pārējiem Eiropas žurnālistiem piedalīties šajā iespaidīgajā LG Cinema 3D prezentācijas pasākumā.